Sestdien Talsos notika Ziemeļkurzemes folkloras un etnogrāfisko ansambļu skata mantojums, lai noteiktu, kuri ansambļi dosies tālāk uz starptautisko folkloras festivālu Baltika 2015. Folkloras un etnogrāfisko ansambļu skates norisinās visos Latvijas reģionos, lai iegūtu iespēju piedalīties starptautiskā folkloras festivālā Baltika 2015, kas notiks Latvijā. Kurzemes reģionā šogad ir divas folkloras un etnogrāfisko ansambļu skates Brocēnu un Talsu novadā. Man bija tā iespēja piedāvāt šos talsus, ko folkloras eksperti Rīgā Gita Lancere atbalstīja. Protams, es, kā jau kārtīgs kurzemnieks, vienmēr gribu palielīties, un mēs līdz ar to gribējām palielīties ar savu jauno māju, ar savu radošo sētu, ar promenādi, kas būs iespējams, es domāju, dalībniekiem arī iztagāt. Un tāpēc mums ir jābūt lepniem. Skates dalībnieki atzina, ka bijis liels uztraukums, bet tas netraucēja parādīt uz skatuves savus priekšnesumus žūrijai. Jācer, ka tas ir tīkam ausīm, jācer, ka tas ir tīkam sirdī, un jācer, ka tas liek aizdomāties par mūsu senatni, kas mums katram ir savs zināms mantojums, un arī Baltikas šis virsnosaukums ir mantojums. Tā kā mēs kopjam katrs savu mantojumu. Vai jūsuprāt, mūsdienās ir populārs folkloras kopas? Protams, vajag cilvēkiem atbalstīt tās folkloras, jo Latvijā vajag tautas dziesmas vairāk dziedāt, nevis kaut kādas vārzem kitus laist. Man māsa ir gadus vecāka, un mēs ar viņu esam jaunākās. Un kā pārējie uz to skatās? Ir kaut kāda atsaucība vai kā? Jā, viņi ir priecīgi, ka nāk arī jaunāki cilvēki uz folkloru. Kāds, jūsuprāt, ir ieguvums cilvēkiem no šādām folkloras grupām? Kāpēc tāds vajadzīgs ir? Lai nepazūd mūsu tautiskā mūzika, tautas mūzika, kā saka. Jo tas jau vispār pateicīgi, ka šitāds folkloras kopas ir radušās. Cilvēki tagad pat it kā vairāk pievēršās šim latviskumam, jo mēs esam ļoti bieži redzējuši, kad vien vairāk piedalās dažādos uguns rituālos, grib piedalīties ļoti latviskajos dančos, un tas ir kā dažādi virzieni folkloras, jo folklora izpaužās gan kā mutvārdos, gan kā dziesmās, gan kā austajos visādos materiālos, gan dažādās izpausmēs, rotaļas, dējas. Starptautiskās folkloras festivāls Baltika ir pasākums, kas demonstrē tradicionālās kultūras vērtības, dziesmas, instrumentālo mūziku, stāstījumus, rotaļas, dējas, kā arī tautas lietišķo mākslu un amatniecību. Festivālā piedalās etnogrāfiskie ansambļi, folkloras kopas, tautas mūzikas grupas, stāstnieki un citi individuālie izpildītāji. Eva Jurčenko, Simona Anteļika, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.